Vairāk nekā pirms 70 gadiem celtajā mājā, kas šķiet izkāpusi no kāda latviešu rakstnieka romāna, šovakar tiks svinēti tikpat latviski Ziemassvētki. Saimniece Laima gan nosmēja, ka viņas saknēs latviskā ir tikai viena stīga, tomēr tā viennozīmīgi ņēmusi virsroku. Jā, mēs tādi īsti latvieši bijām, kaut gan man tēvs nebija latvietis, bet viņš bija liels Latvijas patriots. Kas tad cits kops, ja ne mēs paši? Un mēs te ļoti labi jūtamies, te manas meitas labi jūtas, man mazbērni. Tā mēs te visi kopā. Vakarā, kad sabrauks visas 3 meitas ar savām ģimenēm pie kopīgā saimas galda būšot 15 ēdāji, bet vispirms jāprūpējas, lai svētki ienāktu mājās. Tāpēc visi ķeras pie saulīšu un puzuru darināšanas. Rotāt māju vislabāk patīk. Piparkoks arī patīk, bet cenātas daudz piedegušas un tādas par daudz gardumiņa virsū arī. Tas nekas. Un puisim kas patīk? Man patīk cep piparkoks, tikai man nesanāk piedegušas. Man sanāk normāls. Aha. Man patīk arī viskaut kādus daudz ēdienas gatavot, viskaut kādu veidu. Visai lielajai saimei ir vēl kāda kopīga mīlestība – latviskās dziesmas un rotaļas, kurai pievēršušies gan lieli, gan mazi. Ikdienā viņi ir folkloras kopas Tārkšķi, kuras vadītāja ir Laimas vecākā meita dalībnieki, un arī šovakar dzejolīšu vietā šeit tiks skandētas tautas dziesmas. Un tad te visu laiku man ieskaitot apgūstam kaut kādus instrumentus jaunus, tad ir jānodemonstrē tas, ko iemācījies. Un tad tās parasti ir dejas, un tad viens spēlē vai čīgā to violi, un tad pārējie dejo. Bet ko jums dod šī tāda latviskā dzīves ziņa? Man personīgi tādu savā ziņā drošības sajūtu, tādu piederības sajūtu. Tas nav tāds sašķelti, kā atrauc viens no otra. Ja? Tas viss kuļās vienā kamolā un viens otru jau pavalk. Mēs esam tik maz tā skaitliski tā tautiņa, ja, ka mēs viens otru tomēr tā kā kamolītis kuļam viens otru un viens otru iesaistam. Ja. Sen gaidīju, atnāca kalado, tie bagāti Ziemassvētki, kalado. Ko jūs novēlētu Ziemassvētkos Latvijai? Būt par mīļām mājām mums visiem. Lai Latvija sauc visus atpakaļ un lai nelaiž prom.